Lauksaimniecība ir viens no Latvijas ekonomikas stūrakmeņiem. Tajā ienāk inovācijas un jaunas tehnoloģijas. Tādēļ nozare jau šodien gaida jaunus un zinošus speciālistus. Malnavas koledža ir izglītības iestāde, kas interesantiem nodrošina iespēju apgūt ar lauksaimniecības industriju saistītas zināšanas visa mūža garumā. Jaunieši tiek aicināti stāties koledžā jau pēc 9. klases absolvēšanas. Ļoti pieprasīta darba tirgu ir lauksaimniecības mehanizācijas tehniķi, agronomi, un šajā sakarībā mēs piedāvājam 2 programmas, kas ir lauksaimniecības mehanizācijas tehniķus. Mēs gatavojam augkopības tehniķi, kas ir tāds kā jaunākais agronoms. Un arī piedāvājam autotransportā profesionālās vidējās izglītības programmu automehāniķis. Koledža piedāvā arī tādas izglītības programmas kā lopkopis, lopkopības tehniķis, un pēc profesionālās vidējās izglītības iegūšanas audzēkņiem tiek nodrošināta iespēja iegūt augstāko izglītību un 5. līmeņa kvalifikāciju. Protams, kad mēs ļoti gaidām jauniešus, ir sevišķi, ja mēs runājam par lauksaimniecības nozari, tad, diemžēl, vēl joprojām varbūt valda sabiedrībā stereotips, ka tas ir kaut kas ar rokām, ar lāpstu, kaut kas tāds, kā agrākos laikos. Bet, ja mēs paskatāmies kaut vai šeit patās, ko mēs piedāvājam kā apmācībās mūsu programmās, tad tās ir jaunākās tehnoloģijas. Un šobrīd jau arī tas pēc agronoma darbs vai arī lauksaimniecības mehanizācijas tehniķa darbs, tas ir ļoti daudz par tehnoloģijām, ap tehnoloģijām, ir jāpārvalda ļoti labi informācija, komunikācija tehnoloģijas, jo arvien vairāk un vairāk viss tiek digitalizēts. Mācību laikā jaunieši apgūst gan vispārējos, gan profesionālos priekšmetus. Koledžas materiāla tehniskais nodrošinājums atbilst esošajai situācijai nozarē un sniedz iespēju darboties praktiski. Mums ir iespēja darboties laboratorijās, uz lauka, dažādos izmēģinājumos, kas viņus ļoti piesaista, jo var braukt ar traktoru, ne tikai sēdēt solā un mācīties. Manuprāt, tas jauniešus visvairāk saista, īpaši šajās profesionālajās jomās, profesionālajā izglītībā. Laboratorijās mums ir jauns aprīkojums. Mēs nosakām, piemēram, 1000 graudu masu, krišanas skaitli, lipekļa saturu un ir mobilais graudaugu analizators, kurš nosaka mitrumu, proteīnu, tauku saturu, eļas saturu arī dažādiem kultūra augiem. Tad arī mums ir graudu tīrītājs, un tad mums ir augu herbārijs, kurā mēs varam redzēt dažādas nezāles, kultūra augu sēklas. Koledža īsteno ciešu sadarbību ar darba devējiem, nodrošinot prakses iespējas saimniecībās. Jāatzīmē, ka mācību laikā jauniešiem ir iespēja doties arī pieredzes apmaiņas programmās. Mums ir Erasmus Plus programmas, un šajā mācību gadā mums 18 jaunieši brauca uz Dāniju uz praksi lauksaimniecības mehanizācijas tehniķi un augkopības tehniķi, kur viņi paskatījās to, kā notiek ārpus Latvijas robežām. Un tā ir lieliska iespēja viņiem uzzināt, kas ir tur tālāk. Tūlīt jau būs 3. kurs man, par jaunāko agronomu mācos, patīk man. Ja gribi mācīties, tad būs nākotnē, un kuri negribēs, tad nebūs nākotnē. Vajag galvenais mācīties. Malnavas koledža aicina, esi vienā solī ar laiku, nāc un pievienojies, lai kļūtu par pieprasītu speciālistu lauksaimniecības nozarē.